Labvakar, mīļie projekta dalībnieki, gan veselības treneri, arī mūsu brīnišķīgie nutriciologi. Nu, šodien ir svētku diena, jo šo gadu, 1. janvārī, mēs uzsākām ar fantastisku, superīgu apņemšanos, ieguldīt sevī, savā veselībā, savā labsajūtā, kas arī jau pārvērtās ne tikai tādā fiziskā līmenī, laimē, bet arī jau tādā emocionālā, garīgā un vispār tādā dzīves kvalitātes uzlabošanā. Mēs esam pavadījuši 3 fantastiskus mēnešus. Kādam varbūt likās gari, kādam varbūt likās ātri šie mēneši paskrēja, bet katram mums ir savs rezultāts. Es ceru, ka jums patika šī te kopā būšana, šis te atbalsts, šīs te vērtīgās lekcijas, ko mēs jums sniedzām, šīs te konsultācijas, motivācija, atbalsts, zināšanas. Un man liekas, tiešām šie 3 mēneši ar to vien jau ir vērā ņemami ar šo te bagāžu, ko jūs varēsiet paņemt sev līdzi arī tālāk un izmantot gan sev, gan savai ģimenei un saviem mīļajiem cilvēkiem. Un kaut kā tā ir arī sagadījies, kad arī mums noslēgums ir vispār ļoti zīmīgā datumā. Ja? Jūs pamanījāt, 24.04.2024, kas ir zīmīgs datums, kas ir spoguļdatums, un mēs tik tiešām varam paskatīties paši uz sevi spogulī, kādus rezultātus mēs esam sasnieguši pa šiem 3 mēnešiem. Un tagad es vēlos dot vārdu šī fantastiskā projekta, kas nu jau ir 18. sezona autorei, fantastiskai sievietei, nutricioloģei ar 14 gadu pieredzi, kura arī manu dzīvi personīgi izmainīja uz visiem, nu jau 360 grādiem, es teiktu. Starptautiska mēroga lektore, kas arī ne tikai Latvijā cilvēkus ved uz šo te veselīgo dzīvesveidu, bet arī nu jau visā pasaulē ir, es teikšu, tik tiešām tūkstošiem cilvēku dzīves izmainījusi. Un burvīga mentore, burvīga nutricioloģe, kura nekad neatsaka savu atbalstu, savu motivāciju, pamotivē tevi vēl. Un tiešām paldies tev, Vineta, liels, un vārds tev. Jā, labdien, mīļie! Šodien tiešām ir svētku diena. Paldies, Diana, par tādu tik apjomīgo manis pieteikšanu. Es vēl jādomāju, jānosargs tūlījās. Paldies, tas ir tik sirsnīgi, bet tiešām šodien ir šī svētku diena, tāpēc, ka mēs tā kā savēlkam šos te rezultātus, tādi kā ražas svētki, ja, kur ir sakrituši arī ar šo te tavu datumu pieminētu un arī ar pilnmēnesi, kad ir viss, nu tāds jau pilns cikls ir kaut kāds noslēdzies, ja, ļoti jaudīga diena. Un vienmēr mums ir ļoti, ļoti priecīgi paskatīties, kas ir noticis gan ar mums pašiem kā treneriem šajos 3 mēnešos, cik mēs esam izmainījušies, cik mēs esam ieguvuši zināšanas, cik mums daudz ir profesionalitāte pieaugusi, kādi mums ir rezultāti, kādi mums cilvēki, viņu atsauksmes. Ja? Mēs jau pēc šiem 3 mēnešiem pilnīgi visi esam pavisam savādāku, tikuši noteikti soli uz priekšu, ja vien mēs tiešām darījām, mācījāmies, strādājām ar sevi vai ar saviem cilvēkiem. Un mūsu galvenie varoņi šodien būs treneri un viņu cilvēki, dalībnieki, projekta dalībnieki, kurus mēs ļoti gribam uzklausīt, lai saprastu, kas tad ir izmainījies viņu dzīvē. Jā, ne tikai varbūt fiziskās labsajūtas ziņā, bet arī emocionālā ziņā. Varbūt vispār kāds šodien padalīsies ar to, kas ir mainījies viņa dzīvē, kā vispār notiek pēc šīm 90 dienām viņa dzīve un ko viņš ir ieguvis šajā projektā, jo mēs jau zinām, ka jebkuram darbam ir vajadzīgs kaut kāds rezultāts, ja? Un tieši jūsu šīs te atsauksmes ir mūsu šī lielākais gandarījums, lielākā motivācija, vispār tāds pats spēcīgākais virzītājs spēks, vispār dēļ, kā mēs šo darbu, šo lietu daram.
Jā, droši vien, ka piekritīs man visi treneri, ka rezultāts tas ir vienkārši. Es esmu redzējusi simtiem treneru sejas, kad viņi saņem šīs atsauksmes. Tās ir mirdošas acis, tās ir asaras, tā ir absolūta laimes sajūta, ka kāds cilvēks ir iedevis šo atgriezenisko saiti un viņam ir izdevies izmainīt kaut viena cilvēka dzīvi. Ja? Un, protams, es arī sākšu ar pateicību visiem tiem drosmīgajiem cilvēkiem, kas uzdrošinājās publiskā vidē dalīties ar to savu vissvētāko, ar savu problēmu, ja, kura dažreiz varbūt pašam liekas tāda slēpjama, nevienam par to negribās stāstīt. Ja. Bet šie cilvēki ja jūs esat dalījušies, ja jūs esat atvēruši savu sirdi, atvērušies tam, kad jūs varbūt kāds, varbūt pasmiesies kāds draugs, ja, vai kā, bet jūs šīm te kopējam labumam šīs te pateicības un savas atsauksmes arī esat publicējuši, par ko man tiešām ir liela, liela pateicība. Un, protams, arī pateicība treneriem, kas ar jums strādāja, kas dalījās ar šīm zināšanām, un es ļoti lielu pateicību gribu pateikt arī visai komitejai, īpaši Diānai, kas bija šī projekta tāds dzinulītis, pieskatītājs, mentors, eņģelis, kurš visu laiku atcerējās, kas, kur, kad, kam jābūt, ja, paldies tev, un Kārlim, kurš visu laiku bija pie rokas un vienmēr neatteica mums palīdzību, tad, kad vajadzēja veidot šos te Zoom un tehnisko atbalstu. Tā kā visiem, kas iesaistījās, paldies, un tagad dosim vārdu treneriem un dalībnieku stāstiem. Jā, un tad pāriesim pie tās garšīgākās, foršākās daļas ar šiem te rezultātiem. Rezultātu ir tiešām dikti daudz, bet dažādu apstākļu dēļ, tātad tikai daži šodien padalīsies ar savu rezultātu šajā Zoomā. Bet es domāju, ikvienam ir ko pateikt, un ik viens atcerēsies šo projektu ar tādu foršu labsajūtu. Un šobrīd došu vārdu, par cik laikam Regita mums ir vai nav pieslēgusies. Es tā kā neredzēju. Veselības trenerīte Regita Nazākova no Spānijas, un viņai ir viens dalībnieks, kas šodien piedalās. Varbūt Vineta var arī kaut ko vēl pateikt pirms dodam vārdu Ilzei. Jā, es došu vārdu Ilzei Kļaviņai. Ilze ir vienkārši fantastiski gaiša būtne no Anglijas. Viņa vēl nepaspēja dabūt savus rezultātus, ka viņai jau bija doma, kam viņa vēl varētu palīdzēt. Un tas ir tāds cilvēks jau, man liekas, ar iekodētu misijas apziņu. Principā viņa nāca, lai sakārtotu, bet viņa pat izstāstīs, jā, droši vien savu puisīšu to veselību, bet paralēli notika visādi interesanti notikumi. Tā kā es ļoti priecājos, Ilze, par tevi, taviem rezultātiem un dodu tev vārdu, lai tu varētu izstāstīt savu stāstu. Labvakar visiem. Tā, vispirms esmu satraukusies, piesarkusi, nesmu noskrējusies, lai paspētu, bet īsi par rezultātiem un arī, kāpēc es sāku. Droši vien jau, ka lasījāt to, kad es netīšām uzzināju par šo projektu, caur vienu citu projektu, un netīšām iepazinu Vinetu un Coral Club. Un Vineta man ļoti, ļoti uzrunāja un, iedvesmoja, ka es varēšu palīdzēt savam mīļajam puisītim. Viņam ir 4,5 gadi un jau kaut kāda apmēram no 2,5 gadu vecuma viņam ir tā kā deguns visu laiku ciet. Nekas ārā nenāk, iesnas īsti nav, bet caur degunu nelpo. Mēs bijām pie doktoriem gan te Anglijā, gan Latvijā. Kāds saka, ka tas ir normāli, Latvijā saka, ka maziņš adenoīds aug, bet līdz 6 gadiem neko nedaram un tā. Man tikai tas nešķiet normāli, jo viņš pa nakti citreiz pārstāja elpot un tad rauj pēc gaisa. Un mēs arī vēl abi jau klepojām no pagājušā gada rudens, Gabriels no oktobra, es no decembra, janvārī klepojām. Gabrielam vienmēr bija kaut kādas infekcijas, auss iekaisums, chest infection, tad vēma, tad
acis pūžņoja, viss kaut kas. Kā mēs esam janvārī uzsākuši viņam pretparazitāro programmu, viņš nav slimojis ar kaut kādu temperatūru vīrusu vai kaut ko. Viņam ir bijuši pāris reizes klepus un iesnas, bet bērni skolā čupojās visi, un tas ir normāli. Bet, jā, līdz šim bija tā, ka katras 3 nedēļas mums bija jāpaliek apmēram nedēļu mājās, jo Gabriels bija slims. Tagad ir jocīgi, nav tā. Ja tā būtu es droši vien vēl domātu, es varu paciest, pieciest tavas problēmas, bet tā kā tas bija Gabriels, tad, tur bez domāšanas bija jāpiekrīt. Man pašai daudzus gadus mocīja vēdera piepūšanās. Pēdējos, 3 gadus apmēram dzīvoju dzīves stilu, kas ir ēst pārsvarā gaļu. Jau no dažiem dārziņiem sāka pūsties vēders un sapratu to, ka ir tik daudz skaistu, krāsainu ēdienu un recepšu, un man žēl palika sevis, ka es nevaru, jo kā es kaut ko citu ēdu, maizi vispār nevarēju ēst, nevienas no miltu produktiem, neko. Un tad... Jā, lielākas citas, protams, ir vēl visādas problēmas. Sāpēja visi muskuļi, visi iespējamais, bet vislielākais sasniegums ir, kad man vēders vairs nepiepūšās, un īstenībā esmu šeit grēkojusi, esmu maizi pat vairāk ēdusi nekā agrāk, un enerģijas ir daudz vairāk, man nav vairs sāpju manos muskuļos, plecos, jo es apmēram gadu dzīvoju z ibuprofēnu katru dienu pa 2 tabletēm, vēl vairāk 4, jo vienkārši viss sāpēja. Tagad es ibuprofēnu neesmu ņēmusi no janvāra, un ja kaut kas iesāpās, es ticu, kad šī programma, šie produkti nevis atrisinās, bet es nedzeru uzreiz pretsāpju zāles, es zinu, ka tas pāries vienkārši procesā. Jā, šobrīd jūtos, protams, ka lieliski, bet es sapratu, tagad runājot, ka laikam man ir tukšuma sajūta, jo man vienmēr patīk piedalīties kaut kādos projektos, un šis ir beidzies. Ko tagad tālāk? Es noteikti turpināšu mūsu pretparazitārās programmas, bet, jā, nākamā kaut kāda, kāds kurs droši vien būs jāpaņem. Bet man ļoti patika piedalīties Regita. Ārprāts, cik viņa bija pacietīga, jo es neesmu tā aktīvākā atbildētāja, es citreiz atbildu 2. dienā un tā tālāk, savas skriešanas, bet viņa visu laiku bija ar mums kopā, viņa visu laiku iedvesmoja mani, ka es to varu, bet, protams, jau ka varu, jo tas ir tā vērts, un es esmu pārliecināta, ka es turpināšu, un jā, es gribu noteikti vismaz pāris ģimenes locekļus piesaistīt, nevis dēļ sevis, bet viņu veselības labā, jo mums ir ģimenē dažādas mammai, māsas meitai veselības problēmas. Un, lai viņām arī būtu skats jaukāks uz dzīvi, tad es noteikti viņas piesaistīšu. Un, jā, bet ir... Pazuda skaņa kaut kur. Ilze, pamēģini ieslēgt skaņu. Jā, pat nezinu, laikam piespiedās kaut kā netīšām. Neesmu tehniski absolūti. Bet, jā, paldies, man patīk lasīt čatos, es daudz neiesaistos, bet man patīk, kad citi uzdod jautājumus, un tur ir arī atbildes, tāpēc man vairs nav jāpārjautā. Bet, jā, liels prieks iepazīties ar visiem pārējiem, un paldies par šo programmu. Es mīlu savu pentokānu un eļu. Tie ir, mans narkotikas dienas. Super. Ilze, bet kā ar klepu? Kā jums abiem?
Nu, klepus mums, ja godīgi, pazuda apmēram 2 nedēļas laikā. Vismaz Gabrielam tas klepus bija tik ļoti, ka viņš klepoja un viņš vēma jau. Un klepoja tā, ka, es nezinu, stundā es vienreiz pat skaitīju, man liekas, apmēram 3 lēkmes. Daži doktori izteica, ka astma veidojās, bet es vienkārši nolēmu to, ka es negaidīšu, kamēr tā astma būs izveidojusies un kāds apstiprinās, jo šeit ir bērniem Anglijā, es nezinu kā Latvijā, bet bērniem Anglijā apmēram līdz 4-6 gadu vecumam viss ir normāli. Nezinu, man tas nav normāli, es negribu to par normu uzņemt. Jā, un viņam pirmajā nedēļā klepus sāka atklepoties jau. Protams, kad, tad, galīgi jau nepārgāja pēc 1 nedēļas, bet tagad viņš vairs neklepo, un tagad, kad viņam uznāca dažreiz tas klepus, es viņam ātri sadevu tēju, paudārko un lakrits tējā devu, un, nezinu, pēc pirmās dienas, kad es viņam 2 reizes dienā centos dot grūti. Jā, viņš ir baigais niķis, viņš neņem manas vitamīnus. Mēs visādāk, ļoti kreatīvi man vajadzēja būt. Bet tad, kad iedzer, tad jau pa nakti var gulēt pēc pirmās dienas, un 3 dienu laikā, principā, tas klepus ir tāds, kaut ko uzklapo, un varbūt no rītiem mazliet vairāk. Bet saprot, man šķiet arī no rītiem viņš vairāk klepoja, jo viņš caur muti elpo. Un tur ir, sakrājušies netīrumi visticamāk, un tas tīrās. Bet, jā, ar klepu ir ideālas zāles, kā mēs tiekam galā. Super. Tiešām ļoti, ļoti iedvesmojošs rezultāts. Gan uzreiz jau 2 cilvēkiem, jā, gan dēliņam, gan mammiņai. Super, tiešām. Tā kā neapstājamies, turpinām. Es domāju, tu noteikti varēsi atkal pievienoties kādam no mūsu detoks projektiem, jo, kā mēs zinām, mums ik pa laikam vajag attīrīšanos, tā kā mēs noteikti būs vēl projekti un visas iespējas vēlreiz nākt mūsu variņā, mūsu komandā. Paldies tev, Ilze, liels! Paldies jums arī! Tālāk mēs pārējām pie manas komandas cilvēkiem, pie manas komandas dalībniekiem. Diemžēl mana partnere šodien nevarēja piedalīties, bet es, kā viņas mentore, pieteikšu dalībniekus. Jo redziet arī, cik svarīgs ir šis dalīšanās stāsts un dalīšanās vispār savā rezultātā. Jo, ja nebūtu droši vien mana rezultāta, kas bija pirms 3 gadiem, kur es cīnījos ar savām galvas sāpēm, alerģijām, ar enerģijas trūkumu un ar trauksmes sajūtu, un ja es nebūtu saņēmusi šo te drosmi dalīties ar šo te savu sāpi, nebūtu pie manis atnākusi mana brīnišķīgā partnere Valentīna Gusta. Savukārt pie viņas nebūtu atnākusi Irina Marinova, kas ir ļoti tāda forša mērķtiecīga sieviete, kas sākumā tā kā vēlējās klusiņām, viena pati iet šo projektu, 1 uz 1 ar savām veselības trenerēm, bet kā es redzēju, kā līdz šī projekta noslēgumam, kā viņā atplauka, atvērās un arī jau bija gatava dalīties ar savu rezultātu. Lūdzu, Irina Marinova, vārds tev. Mikrofoniņš. Ieslēdzam mikrofonu, Irina. Nedzirdu. Jā, tagad būs, jā? Jā. Jā. Labvakar tad vēlreiz. Kā jau teica, mani sauc Irina Marinova. Nezinu, tas kaut ko izsaka, neizsaka, tikai 47 gadi. 46. Bet Dianai es sekoju jau arī kaut kādu gadu viņas tiem postiem visiem. Un tad parādījās arī Valentīna šajā pašā visā Coral Club. Un vēl pateicība arī Lienai, protams. Jā, paldies tev, Liene. Jo viņa jau bija, laikam, sākusi kaut ko tā kā lietot. Un vārds pa vārdam, un es noticēju visām šīm 3 burvīgajām sievietēm. Un nolēmu pamēģināt. Jo
man ļoti ilgi, es vienkārši tam nepievērsu laikam uzmanību, ka man sāp galva regulāri jau, it sevišķi uz ziemas periodu. Un man apnika dzert ibumetīnus, es it kā jau vairs nedzēru tik daudz, es vairāk dzēru tos šķidros dolmenus, kas it kā nespiež uz aknām un uz nierēm tik stipri. Bet, es sapratu, ka tas vairs nav normāli. Un pie visa vēl sāku just, ka, zūd enerģija. Nav dzīvesprieka, nav spēka. Man patīk aktīvs dzīvesveids, ka tu vari iet ārā un braukt ar velosipēdu un pat skriet, ja? Bet, nav tam visam ne spēka, ne vēlēšanās, arī tas ir daudz, ja tu vēl nevēlies, ja tev nav tā vēlme neko darīt, ka tu tikai aizies uz darbu, atnāc mājās un izdzer savu tableti un ej gulēt. Un tad sākās tas projekts, šis te izmaini dzīvi 90 dienās. Un es nolēmu, paņemšu tikai to pirmo detoksa soli. Mani Diana vēl pabrīdināja, ka tur galva var sāpēt pēc 3 dienām stiprāk nekā viņa sāp, bet man tas viss kaut kā gāja secen, jo reāli jau pēc pirmajām 2 dienām, jau pirmā dienā, varbūt tas arī galvā, protams, daudz kas mums ir galvā, ja, bet man viņa no tās dienas vairāk arī no sāpējas ir kaut kādi, kad ir bijuši kaut kādi svētki, varbūt vai kaut kas tāds spēcīgāks tad, bet ikdiena pilnīgi nē. Tad man nebija ne spēka, ne enerģijas, tas pat dzīves prieks kaut kur bija pazudis. Un lēnām es izgāju pirmo soli, otro soli, trešo soli, protams, ar jautājumiem kaut kādiem, jo es tajā grupā nebiju iekšā, kā tagad ir tajā otrajā, kas patreiz iet, ja? Ka tur meitenes uzdod jautājumus, kā Ilze pareizi teica, ka es arī man ļoti nepatīk atbildēt uz kaut kādiem, ne uz komentāriem, es esmu tāda, pati pa sevi kaut kur dziļi iekšā, izlasu visus, nospriežu kaut ko, bet, rakstīt es baigi neesmu. Un Diana man ar Valentīnu ļoti palīdzēja visos jautājumos, kur es tur ātri, no sākuma vairāk ar Dianu, pēc tam jau tā kā atvairos arī Valentīnai, jo viņa man tā kā tiešais šefs, man tā kā bija bail, bet izrādās, kad ir pilnīgi labs cilvēks un tur bez kaut kādiem tādiem. Un izgāja visus, var teikt, ka visus 3 soļus, pēdējo es bišķiņ nošmācos, jo man bija pa grūti, bet es jūtos fantastiski. Vienkārši tas ir, kad mēs vēl satikāmies pavasarī ar Dianu un visām meitenēm Alūksnē. Tas bija, nav ne galvas sāpju, ne enerģijas ir vairāk nekā, vispār es nesaprotu, kur viņa man ir uzradusies. Man ir prieks iet uz darbu, prieks strādāt, prieks, man ir cilvēkiem darbs. Ir enerģija un spēks iet staigāt, riteņi vēl tikai būs. Tad man ir varikozās vēnas, kas ir 3 reizes operētas, un es vēl dzēru tabletes pret tām kāju sāpēm, jo viņas, reāli darbs uz kājām, un viņas sāpē vakaros tā, ka naktī tu vari kāpt pa sienām augstā. Tiešām tas bija traģiski. Kādreiz es dzēru detraleksu, ko man doktors bija ieteicis, un tagad iznāca tās Faberlik vai kaut kādas tādas reizi dienā. Bet, protams, tas arī nav veselīgi. Kājas man nav sāpējušas. Ne skrienot, ne ejot, nekā vispār. Tad pēc Covida, kā visiem kritam mati ārā, labi, man viņi arī tagad tur man ir toņu maiņa, tad man viņi tā kā ir švakāki, bet mazgājot, tev nav vairs pilna duša, tas tā kastīte jārtām ar matiem. Nagi, ja kādreiz es varēju staigāt pie manikīra reizi 4 nedēļas, tagad es 3 nedēļas, un man viņi ir izauguši, man jau ir jau pagājuši uz priekšu un nevaru nostaigāt tik ilgi. Tātad arī tie jau aug labāk. Un āda. Tagad es esmu nogurusi, es atkal esmu strādājusi. Ja? Tā ir atruna, protams, bet šitas mēnesis man ir tāds bišķi savādāks, bez pareizā dzīvesveida. Bet gan ķermeņāda, gan sejas āda, roku āda. Ja bija pēc dušas jādziež tā, ka tu saziedies un tev viņa ieiet tas krems iekšā, tad tagad tas vispār, profilaksēji uzziežam, bet tas nav tāds kā, var teikt, ka nav vajadzīgs, ļoti laba āda. Kas tad vēl bija?
vēnas, galva. Nu, pats mans lielākais iegūms, protams, ir galva un enerģija un spēks. Pret kaut kādiem uztraukumiem, pret kaut ko tādu es klāt ņēmu grifoniju, kas man arī patika. Un, nu, es gaidīšu nākamo, bet, nu, nākamo es nezinu, un detoksu tagad tikai rudenī laikam varēs iet. Bet, nu, viss sirsnīgākais paldies Diānai, Valentīnai, nu, un Lienī tev arī, jā. Tā kā es esmu ļoti priecīga, ka es esmu šajā klubā iestājusies, jo arī meitenes, nu kā man darbā, kolēģi, klienti, jā, nu tā, kad nu, tur jau čutne tā, nu, kas tu esi iemīlējusies, vai kas ar tevi noticis, ja es saku, nu, nē, nu, iemīlējusies, nekā, vienkārši tu esi laimīgs, tu stāro, tu esi laimīgs par to, ka, nu, to miegs. Ja tā es cēlos, nu, pirmkārt, es aizmigt, man bija diezgan tā, es skatījos savus seriālus un kaut ko tādu, tad tagad es zinu, ka man ir, nu, jāiet gulēt, kad es nedrīkstu vairāk to darīt, un ko līdz tu izslēdz visu tā, tu arī kā galvu nolēc tā, tu aizmirst. Un noguli ļoti tādā dziļā, kvalitatīvā miegā, kad tev nav 10 reizes jāmostās un jāgrozās un jāskaita aitas un gan jāmeklē un tā tālāk. Tā kā ideāli. Vienkārši. Diāna, vēlreiz paldies, un Valentīna un Liene arī. Paldies! Paldies! Paldies, tev ir nākdies, tas ir tiešām, tie ir tie mani darba augļi, ko ir ļoti forši noplūkt tagad. Paldies arī Valentīnai, un Lienai, jo Liena mums ir arī, Lienai arī būs vārds pēc tam stimulātors priekš manām dāmām. Tā kā super, paldies! Ai, kā rezultāti iedvesmo tiešām, un ejam tālāk, un šobrīd mums veselības treneris Mārtiņš Norvaišs padalīsies ar sava klienta Aleksandra rezultātu. Mārtiņ, lūdzu, vārds tev. Sveiki visiem! Jā, man ir Aleksandrs. Cilvēks, kurš ir visādi vegāns bijis, veģetārietis bijis, ļoti daudz visāds veselīgs, teiksim, ir mēģinājis lietas, lai savu enerģiju dabūtu un jā, veselību uzlabotu. Jā, tā kā viņam arī ir ļoti labs bija rezultāts, ar ko mums bija intervija. Un man pa pārsteigumu pat vēl interviju sākot ar viņu, es pat nezināju to, ka viņš, jā, viņam ir, ar ko viņš iesāka sarunu, ka viņam esot kā vīrietim potence uzlabojusies. Tas bija pēc pusotra mēneša, jā, tieši detoks programmas iešanas, jau pirmajā epizodē. Viņš ir dabūjis labu rezultātu ar to, ka viņam ir miegs uzlabojusies, kvalitāte, koncentrēšanās ir, enerģija ir dabūta. Jā, tā kā viņš ir ļoti, ļoti pateicīgs par šo programmu un turpina nākošos soļus iet, jā, viss, kas ir tagad programmā izgājis, ir tālūk. Tā kā viņam ir ļoti laba programma, nu, teiksim, rezultāti. Un man jau, protams, vēl ir cilvēki, kuriem ir arī, kas iet, bet kur vēl nav vēlējušies, jā, varbūt tās padalīties. Aleksandram nebija, jā, es sakām, viņš vēlējās padalīties, viņš, diemžēl, nevarēja pats būt šobrīd, jā, pastāstīt par sevīm, bet jā, es viņu vietā tālūk. Jā, paldies, Mārtiņ. Jums ir arī, jā, šī intervija, mums ir arī ielikta, man liekas, vienā grupiņā, kur droši var arī noskatīties. Vai ne? Bija, laikam, vienā grupā ielikts. Jā, tur var noteikti visu, un mēs tur gari spriedām, kas ko ir un kāpēc vīrietim tas ir vajadzīgs, jā. Mēs dažkārt kā vīrieši aizmirstam par savu veselību. Tas ir visi darbi, ģimenes un citas atbildības, un jā. Tā kā tā. Tāpēc vīriešiem ir sevišķi svarīgi viņu veselība, lai viņš var ir ģimeni apgādāt, ir iepriecināt savu sievieti un jā, dabūt labākus darba rezultātus. Tālūk. Super. Labi, jā. Paldies. Man arī prieks, jā. Jā, paldies tev, Mārtiņ. Mums tiešām ļoti liels prieks, ka īstenībā arvien vairāk vīriešu tik tiešām sāk beidzot piedomāt arī pie savas veselības un pie tā, lai viņi varētu realizēties savā dzīvē kā vīrieši visās tās nozīmēs, ja?
Nu, lūk, un ejam tālāk pie nākošā foršā rezultāta, un es dodu vārdu veselības trenerei, ļoti foršai, skaistai sievietei un tādai mīlīgai Dacei Ūdrei. Lūdzu. Sirsnīgs paldies tev, Diana, par stādīšanu priekšā. Jā, mani sauc Dace Ūdre, un esmu ļoti priecīga, jo šovakar dalīsies ar rezultātiem divas manas dalībnieces. Es pati Koroļu klubā nonācu, tāpēc, ka man bija ļoti liels problēmas ar miegu. Es nevarēju izgulēties, trūka enerģija, kā jau jaunajai māmiņai. Bija arī psoriāzes pleķi uz sausi, tādi niezoši, nepatīkami, nevarēju doties peldēties basēnā, uzreiz izmetās daudz šādu te pleķīši, un pateicoties veselības koncepcijai, man izdevās šo problēmu atrisināt. Kas ir ļoti liels prieks, jo tagad es varu izgulēties, es varu pamosties bez modinātāja pulksteņa no rīta, ir daudz enerģijas, āda ir tīra, viss ir mierīgi, un pat mana sausā āda ir kļuvusi ļoti, ļoti maiga un mitra. Un šovakar vēlos jums pastāstīt par vienu no manām dalībniecēm, Māja Depere. Viņai ir no Ogres novada, 47 gadi, un Māja ir ļoti īpašs cilvēks. Man izveidojas tāds ciešs kontakts ar viņu. Viņa vienmēr ar mani sazinās, uzdod jautājumus, precizē, vēlas noskaidrot detaļas. Un es jūtu to, ka viņai tiešām interesē, kā var palīdzēt savai veselībai, kā atjaunoties, kā uzlabot savu ārējo izskatu, kā uzlabot šo te pašsajūtu, attīrot organismu no iekšienes. Jo arī pati Māja ir konstatējusi, ka nevar runāt par šo te ārējo skaistumu un veselību, ja mūsu iekšējais trauks ir netīrs. Un pirmais, kas bija viņas izaicinājums, bija dzert dzīvu, bioloģiski pieejamu ūdeni, jo viņa parasti rītus sāk ar kafijas krūzīti. Un tagad šo 3 mēnešu laikā viņa atzīst, ka viņai ļoti viegli ir lietot no rītiem ūdeni, un kafija tā seko pēc tam, un vairs nav tik bieži, kā līdz šim kafija lietota. Kādi ir viņas uzlabojumi? Māja ir uzlabojusies ādas stāvoklis. Viņa akcentē to, ka sejas āda ir kļuvusi maigāka, gludāka, mirdzošāka, ir mazinājušies krampji kājās. Tad vēl viņai bija pēc Covid izslimošanas, izrādes viņai bija ielidzis plaušu karsonis, kas netika ārstēts. Viņa vienkārši nezināja, kas par problēmu bija, un tā rezultātā viņai bija ilgstoši tāds kā krekšķis, kas nekādīgi nepārgāja. Un ejot šo mūsu programmu 90 dienu garumā, viņa konstatējusi, ka krekšķi ir pārgājuši, un vēl kas ir nemazāk svarīgi viņas darba vietā, kur ļoti daudz ir jāmācās, jāapgūst un jāstrādā pie datora diezgan garas stundas. Viņa ir konstatējusi, ka viņai ir palielinājusies koncentrēšanās spēja, viņa var daudz vieglāk iegaumēt lietas, apgūt ko jaunu. Tas nozīmē, ka ir uzlabojusies šī te kognitīvās spējas uztvert un apgūt un pielietot ikdienā visu to, ko viņa ir mācījusies. Un par to man ir ļoti, ļoti liels prieks. Paldies, paldies tev, Dacīt, liels! Tiešām forši arī rezultāti, jā, kā cilvēkam mainās, vai ne, šie te paradumi, un tas ir ļoti, ļoti būtiski, ka mēs vairs nesākam šo te rītu ar kafiju, bet jau tiešām ar šo te veselīgo ūdeni. Super, paldies tev liels, un mēs piesaku nākošo dalībnieci, kur mums būs video formātā viņas stāsts, un tā ir mana meitene, superīgā Liene Matvējeva no Ventspils, un man arī ir tāds prieks, ka viņa ienāca šajā projektā, jo viņai vispār šī veselības koncepcija ir tāds kā, nu jau instruments, lai lai darbotos savā profesijā. Tātad viņa ir skaistumkopšanas speciāliste un masiere, un viņai šī veselības koncepcija bija kā liels atradums. Nu tad, Kārli, lūdzu, uzliec video, kur Liene dalās ar savu stāstu. Sveiki, mīļie!
projekta dalībnieki un arī mentori, veselības skolotāji. Es esmu Liena Matvejeva, un es vēlos padalīties ar savu rezultātu izmaiņu savu dzīvi 90 dienās. Pirmkārt, es vēlos pateikt milzīgu pateicību visumam, ka mani atveda līdz šīm 90 dienām, ka viss salikās tā, ka es šeit nokļuvu, jo tas bija klikšķis un, kā saka, mīlestība no pirmā acu uzmetiena, sapratu, man tur ir jābūt. Un tagad par tiem lieliskajiem rezultātiem. Pirmkārt, iestājos projektā dēļ savas rokas un atopiskā dermatīta, ar kuru es netiku galā jau ilgus gadus. Un tur nākošajā storijā es ielieku rezultātu, kāda šobrīd ir mana roka un kam viņa mani šobrīd netraucē. Otrs fantastiskais rezultāts, es esmu zaudējusi arī svaru, izējot šo koncepciju soli pa solim, jo šī koncepcija ir tik gudri izdomāta, visi šis soļu princips, sākot ar detoksu un beidzot jau ar kolavāda un organismā tā kā piebarošanu, ja? Tas viss, jāsaprot, ka nekas nenotiek ātri vienā dienā, un šeit ir tas pakāpeniskums, un līdz ar to arī noturīgs, ilgnoturīgs rezultāts. Es šobrīd jau savu dzīvi nevaru iedomāties bez šiem ūdeņiem, jā, korāla maina, fantastiskā ūdeņa un H-500 tādu ir palikusi ikdiena un paliks mana ikdiena arī turpmāk. Kaut kas nopauzējās? Tas tā kā vēl nevajadzēja beigties. Tur vēl bija, man liekas, kaut kam jābūt. Jā, tur pats galvenais bija Man bija sajūta, ka es nometu smagu mēteli. Es vienkārši no ķermeņa novilku smagu mētelīti un palika viegla, liekas ar spārniem, ka tu vari iet uz priekšu un pacelties, jā, lidot. Ne tikai vieglāks ķermenis, paliek arī vieglāks domas, jo tas ir skaidrs. Attīroties, mēs noņemam smagu no ķermeņa un attīram arī savu prātu. Un es joprojām saku paldies visumam, ka mani citā projektā saved kopā ar Vinetu Meduņecku, ka es tiku šajā projektā pateicoties viņai un mana fantastiskā mentorīte un veselības skolotāja Diana Pelaka. Tu esi vienkārši spridzeklītis un viņa tur roku uz pulsa. Un tā informācija, tā ir vienkārši nenovērtējama, ko mums veselības skolotāji deva grupā. Tu vari izzināt sevi un savu veselību no A līdz Z. Vienkārši cik tu esi atvērts šai informācijai, cik tu uz sevi to pielietos, tas ir katra paša mūsu ziņā. Bet sūciet to informāciju, es vēlreiz uzsaucu, klausieties tās vērtīgās lekcijas, lasiet visu, ko viņas dod. Tas ir fantastiski. Kopā projekta laikā man ir zaudēta 7 kilogrami, sadziedēta roka, sadziedēta paduse, ka es varu mierīgi tagad vadīt savu masāžu, vingrot ar krekliņu uz stripiņām, jo es nevarēju pacelt, man šeit viss bija sarkans. Un man ir arī tāds niezeklīts visu laiku bija cirksnī, to es jums nedemonstrēšu, bet arī tas ir sadziedēts. Cik superīgi, ārpēc cik superīgi rezultāti arī Lienei, un tas tiešām ir atkal kā tāda galvenā balva priekš manis, kā priekš veselības trenera. Katrs rezultāts tiešām mums visiem veselības treneriem, un es domāju, Vinetai vēl jau vairāk tas arī, ka tas viņas šis ilglolotais un ilglaicīgais projekts ir tiešām devis tādus milzīgus foršus rezultātus. Bet ar to mēs vēl nebeidzam. Mēs ejam tālāk. Atkal dodu vārdu veselības trenerei Dacei Ūdrei. Lūdzu, piesaki savu otro dalībnieku. Man ir liels prieks un gandarījums pastāstīt jums nedaudz vairāk par Ivetu Rundāni. Viņa ir no Rēzeknes novada. Un man kā ūdens izaicinājuma mentore ir liels prieks, tāpēc, ka pagājušā gada rudenī viņa sāka dalību ar tieši ūdens dzeršanu, ūdens ieraduma izmaiņām. Un soli pa solim viņa pilnīgi dabīgi sāka šo veselības koncepciju, pārējot uz projektu izmainīt savu dzīvi 90 dienās. Iveta strādā izglītības nozarē, un viņa ir kā paraugs skolniece, jo viņa, ja viņa iet uz pilnu banku, viņa iet detoks, tad detoks plus. Ja tīrošā programma, tad parašilt plus. Ja kolovada, tad kolovada plus.
aicinu tevi, Iveta, padalies ar savu pieredzi, kā tev gāja, ko tu jaunu uzzināji un kādi ir tavi rezultāti. Jā, labvakar visiem. Īstenībā, jā, Dace ļoti skaisti ieskicēja tikšanos ar mani, paldies tev milzīgs. Īstenībā, tad, kad es iepazinos ar Daci caur ūdens projektu, mani uzrunāja viņas, tā kā ieinteresētība palīdzēt, tādiem kā es, kuri varbūt sevī saskata kaut kādas veselības problēmas, un man tika atsūtīta anketa veselības un vēlmju anketa projektām izmainīja savu dzīvi 90 dienās, un īstenībā tagad, kad projektiņš jau tā kā iziets, izvērtējot šos te manus iepriekšējos ierakstus, liekas, ārprāts. Varbūt ne gluži tāds, ka tur jāmetās krūmos, jābēg prom, bet tomēr. Bet, ja atskatās par tiem rezultātiem, ko es šajā laikā esmu sasniegusi, būtībā ir tā kā pa plauktiņiem. Pirmkārt ir uzlabojusies miega kvalitāte, ir cēlies enerģijas līmenis, kas man ļoti svarīgi strādājot izglītības sistēmā, kad tev ir katra darba diena, tev jānāk bērnu priekšā, tev ir jābūt priecīgam, laimīgam, enerģijas pilnam. Būtībā šis te projekts man palīdz uzturēt šo te tādu līmeni. Tad ir tā, ka man ir gribās teikt, ka jebkurš, kurš ir saistīts ar skolu sistēmu, ar izglītības sistēmu, var teikt, ka pavasaris ir milzīgs noguruma rādītājs, jo šis te darba cēliens sākot no septembra izsūc kapitāla izsūc spēkus, bet šis pavasaris man ir padevies gana viegls. Mana emocionālā labilitāte, var teikt, kas bija iepriekš, ir zudusi, un, manuprāt, ja paskatās uz sevi no malas, tad varētu teikt, ka es esmu palikusi tā kā bez maz vai miera kalns, kuram vajadzīgs milzīga piepūle, lai teiktu tā, ka, lai būtu šis te spridzeklītis, kad kaut kas tracina, kaut kas kaitina, šis te dotajā brīdī, tas man ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet ko es nepateicu, man svarīgākā un lielākā problēma, ar ko es arī tā kā pievēršos šim te projektam, bija biežās migrēnas sāpes, galvas sāpes, Un jau sākot ar ūdens projektu, es sapratu, ka šī te produkcija, kas nāk no Koroļu kluba, droši vien mēs sadraudzēsimies un turpināsim šo te draudzību ilgi, ja, protams, nemainās akūti kaut kas ļoti, ļoti. Bet vēlreiz saku, atskatoties, man milzīgs prieks, ka es esmu iepazinusies ar Daci, kas ir bijusi atbalstoša, sākot jau no ūdens lietošanas projektiņa un līdz šim pat brīdim. Un es arī esmu uzrunāta, tā kā, teiksim tā, no paziņu loka, kas ir redzējuši mani sociālos tīklos ar savu mazo video stāstu, kaut gan es neesmu nekāda sociālo tīklu blogere, bet, jebkurā gadījumā man ir prieks par saviem rezultātiem, man ir prieks, ka izskatās, kā arī man apkārtējie cilvēki, ne visi, protams, bet ir izrādījuši interesi, tā kā, es esmu priecīga, ka es esmu starp jums, es esmu priecīga par saviem rezultātiem, jebkurā gadījumā droši vien, ka mēs šo te sadarbību un šo te nosacīto draudzību turpināsim. Paldies tev, Dace, un visiem pārējiem, kas ir bijuši kopā. Paldies, tev sirsnīgs, Iveta. Paldies, par šo apņemšanos un arī drosmi dalīties ar to tālāk, un pilnīgi noteikti visi apkārtējie redz, kā tu staro, kā tu esi laimes šajā sajūtā, ko mēs arī izdzirdējām no visiem iepriekšējiem dalībniekiem, ka tu tiešām esi pilnīgi tādā, kā iemīlējies, kā jau Irina apmēram teica. Super, paldies tev! Un kā mūsu noslēdzošo dalībnieci šodien piesaku savas partneres, dalībnieci, viņas meitu Lienigustu, kura, kā jau minēju, ir tāds ļoti liels motivators un tādas labās pendeles devējs mums visām reizēm, ļoti arī tāda aša, ātra, uz ātru rezultātu meitene vērsta, bet pateikšu arī tā, ka sākumā viņa skeptiski, varbūt drusciņi uz mums skatījās, uz mani un Valentīnu, bet Liene
Kas izmainījās? Kāpēc tu tomēr nolēmi, ka ir jādalās ar savu rezultātu? Lūdzu, vārds tev. Čau, čau, labvakar visiem! Paldies, Diana! Jā, es tad sākšu arī ar to, ka, jā, mani sauc Liena Gusta. Esmu Valentīnas Gustas meita un sākšu ar to, ka es biju tiešām skeptiska sākumā, jo ar mammu redzēju lietojot, un tad, kad es tiešām sāku noticēt, ka produkts ir labs, es redzēju uz mammu rezultātu, tad es sāku bīkstīt mammai un sāku prasīt, kas tas ir, ko tu lieto. Un viņa jau saka, tev arī vajag, jo ar neko neatšķiršos, jo tik klausos, lielākā daļai tieši šī problēma ir galvas sāpes, kas bija mana lielākā problēma no 16 gadu vecuma. Un ibumetīns tās man bija kā konfektītes ikdienā, teiksim tā. Un, protams, arī dēļ ibumetīna ir visi pārējie rādītāji veselības ir lejā. Un, protams, ne tikai galvas sāpes, bet arī galvas reiboņi, kas bija arī mana problēma. Un dēļ tā, es teicu mammai, labi, es pamēģināšu, varbūt man patiks, bet es nevienam neko nestāstīšu. Un tā, ir pagājis kāds mazs laiciņš, un es jau esmu šeit, un esmu pabeigusi šīs 90 dienas. Un kas bija labākais šajā visā, ir tas, ka man galva nav sāpējusi, kopš es pēc pirmajām 3 detoksu dienām. Jo pirmās 3 detoksu dienas bija tās, kurās man sāpēja galva nenormāli, un es uzreiz Diānai prasu, tas ir normāli, vai viss ir kārtībā, bet man rādās bilde, viss kārtībā, ja? Jā, redzam tevi. Jo man pēkšņi uzmetās kaut kas virsū. Bet jā, pirmās 3 dienas man detoksā bija tiešām smagas, un man likās, es mēģinu tikt vaļā no galvas sāpēm, bet man galvas sāp visas 3 dienas nenormāli. Un Diana saka, jā, tas viss ir normāli, tikai turpini, un tādā veidā mēs tīram laukā to organismu. Un goda vārds, galva nav sāpējusi, galvas reiboņi nav bijuši. Protams, ir uzlabojusies enerģija, ir vairāk enerģijas, ir labāks miegs, no rīta ir vieglāk pamosties. Tas, ko es negaidīju un pat nebiju pievērsus uzmanību, ka tas varētu uzlaboties, ir, protams, ādas stāvoklis, jo tas man nebija tāds mērķis sākot šo visu, bet skropstas aug ļoti ātri, jo kādreiz es nevarēju likt mākslīgās pieaudzētās skropstas, jo man viņas vienkārši bija vārgas un krita visu laiku laukā, tad tagad jau kopš sāku lietot, es viņas varu likt, un man vienmēr saka, ka man jānāk ir ātrāk, jo skropstas jau ir ataugušas, tas pats ir ar matiem. Jā, ādas stāvoklis, pazuda galvas sāpes, galvas reiboņi. Es noteikti kaut ko vēl aizmirsu, jo es nezinu, viss ir foršāk, viss ir labāk pēc šīm 90 dienām, protams, vēl papildus produkti, ko iepazinu, ko mamma ieteica, tas pats pieminētais jau Pauderkor, selēnu, skudru koks, kas pie pirmajām iesnām vai krekšķa uzreiz palīdz, un ļoti daudz visādi dažādi produktiņi, un jau esmu iedvesmojis arī savu tos cilvēkus sākt šo visu un pamēģināt uzlabot savu veselību. Super, paldies! Paldies tev, Liena, lielas tiešām, forši rezultāti. Un jā, es atkal jau savilku to ķēdīti ar tām galvas sāpēm, vai ne, ko mana problēma atrisinājusi arī ir jau jūsu problēmu. Super, fantastiski. Paldies jums, mīļie dalībnieki, par dalīšanos ar savu rezultātu, ar savu veselības rezultātu publiski, ar savu dalīšanos šeit šodienas noslēguma Zoomā. Un tagad, laikam, pienākusi tā foršākā, nervu kutinošākā daļa, kad mums ir tātad šoreiz tik tiešām jūs esat ietrāpījuši pareizā projektā, pareizā laikā, jo šis ir pirmais unikālais projekts, kur balvas dabūs pilnīgi visi dalībnieki, kas ir dalījušies ar savu rezultātu publiski kādā no sociālajiem tīkliem. Un mums ir sagatavots riktīgi foršs laimes rats,
Paldies Kārlim par to. Un kamēr mēs tagad darīsim tā, kamēr mums tā tad ir visi jūs pretendenti, esiet salikti šeit, laimes ratā. Un tā tad sāksim mēs ar šo te lielās balvas izlozi, lai visiem ir, kā saka, vienādas tiesības uz to. Un Jā, par... mēs par to Diānu Hristenko neko nestāstīsim, ne? Nebūs, jā? Nebūs, Zane nebūs, nav pieslēgusies, un ja vien tu varbūt vari pakomentēt, vai arī mēs varam nolasīt. Bildīte nav droši vien, ja viņai. Jā, mums bija vēl viena dalībniece, Diāna Hristenko, diemžēl es neesmu sagatavojusies par viņu pastāstīt. Bet tur arī bija trenere, bija Zāne Jirgensone no Skotijas, un varbūt Diāna ir šeit, nav? Nav, ok, labi. Tad ejam pie izlozes, es domāju. Jā, laikam nav, bet arī, jā, vēlreiz visus šos rezultātus mēs varam paskatīties tātad mūsu grupiņā, un tad pārējām, jā, pie šīs te balvas izlozes, un Vineta, varbūt pastāsti mums par šo te balvu, kas ir balvā. Nu tā, sākotnēji mēs domājam, ka mēs dāvināsim vienu balvu Promarīnu Kalogēnu. Jā, kurš par viņu ir dzirdējis šīs te leģendas un šīs bildes redzējis, kā mainās āda, kā mainās ādas turgors, samazinās grumbu dziļums, uzlabojās matu sastāvs un nagu sastāvs un viss šī pigmentācija pazūd un papēdīši gludāki paliek un nostiepjās āda, jo tiešām koraļu šim te promarīna kolagēna forma ir ļoti tāda maza un īpaša molekula, kas tik tiešām ļoti ātri dod šo te rezultātu un ļoti efektīvs ir šis te kolagēns. Un mūsu galvenā balva no treneriem visiem, ja šajā projektā ir kolagēna promarīns veselam mēnesim 160 eiro vērtībā, tā kā mēs izlozējam šo balvu, un pēc tam mēs arī vēl pārējās balviņas jums iedosim pārējiem. Tā kā kamēr rats ir pilns, tad izlozējam šo lielāko balvu. Un kurš gan būs šis te laimīgais? Laimīgā, var teikt, dāma. Mums visas dāmas tikai ir. Griežam vēl? Griežam vēl. Griežam vēl. Kārlis te trikus visādus sataisīs. Griežam vēl. Nu ko, Irina Marinova, nu redzi, visums zina, kuram vajag visvairāk, kurš vajag visvairāk šo kolagēnu. Visums ir, kā saka, visu redzoši, un parasti jau vienmēr balva nonāk pie tā, kurš visvairāk gribēja. Tā kā apsveicam tevi, Irīna. Super, Irina, apsveicu. Bet tad es viņu dzēšu ārā no pārējā saraksta, ja? Jā. Jā, savādāk. Irina varbūt visas balvas savāks. Kā saka, lai būtu viss pagodīgo. Irina mums ir tikusi pie galvenās. Mikrofons ieslēgts, nebija mikrofons. Paldies! Es tak nemāku. Bet paldies! Es neticu. Bet paldies! Diānai, paldies! Diānai, Valentīnai un Lienai, jā. Paldies. Dzersi kolagēnu, un tad paldies, būs tavs rezultāts vēl viens. Publicēsi mums. Jā, noteikti. Paldies. Super, ļoti priecājamies. Tā, un tad pārējie nebēdājiet, jums arī būs ļoti foršas, noderīgas, veselīgas balviņas. Un kā nākamo, mēs tātad izlozēsim fantastisko Tasty B vitamīnus. Tātad, kas ir šis produkts? Tātad Tasty B mums novērš B vitamīna deficītu organismā, kas rodas no nesabalansēta uztura vai arī no stresa, no dažādām fiziskām, mentālām slodzēm, arī no dažādiem kaitīgiem ieradumiem, ja, kas mums tātad apēd šo te B vitamīnu.
Un šajā Tasty B komplektā mums ir tātad 8 B grupas vitamīnu komplekss, kas tiešām nosedz visas šīs te vajadzības, un arī šis te B vitamīns mums palīdz uzturēt nervu sistēmu veselāku, sirds un asinsrites sistēmu. Tāpat arī paaugstina organisma enerģētisko spēju, arī uzlabo koncentrēšanos un atmiņu, un saglabā arī fantastiskos mūsu matus, nagu un ādas stāvokli, tā kā B vitamīns ir ārkārtīgi svarīgs mūsu organismā. Un šos vitamīnus tātad iegūs mums 2 dalībnieki. Tagad mēs griežam vienreiz ratu, kurš iegūs pirmo Tasty B. Un apsveicam Ilzi Kļaviņu, kura mums saņem šo te burvīgo vitamīnu, kas ir ārkārtīgi vajadzīgs, un tieši tagad vēl šūnu uzturam noteikti noderēs. Viņš, paldies! Super, paldies! Tā, un mums tātad ir vēl viens šādi paši vitamīni, un kurš mums iegūs otro Tasty B. Griežam vēl. Un Liene Gusta, tu mums iegūsti otru šo te fantastisko B vitamīnu komplektu. Apsveicam! Paldies! Super! Šo vitamīniņu var dot arī bērniem, jā, ļoti labi viņš nostiprina nervu sistēmu un principā uz visām organisma sistēmām darbojās. Dažreiz mēs tiešām aizmirstam viņu palietot, jā, papildus. Jā, viņš ir ļoti garšīgs, košājumā kapsula ar citronu garšu, tā kā noteikti bērniem, pieaugušajiem, varbūt pat suņi un kaķēdīs. Man tieši viņu vajadzēja. Nu, redz! Man viņu vajadzēja, un es aizmirsu vēl pie rezultāta sekundīti gribēju pateikt par apetīti. Pēc 90 dienu programmas ir samazinājusies tā saldumu kāre un rīšana. Iepriekš es varēju apēst ļoti daudz, tad tagad man ir beidzot sāta sajūta, un tas bija, es aizmirsu par to izstāstīt, jā. Super, paldies tev! Nu, lūk, un B vitamīns aizceļos pie tevis. Tā, un mēs ejam tālāk. Nākamās 2 balvas arī būs mums. Tātad tāds produkts kā Black Walnut. Black Walnut jau varbūt jūs atcerieties, viņš bija arī Parašilt komplektā. Un ko tad dara mums labu šis produkts? Tātad šīm produktam mums ir ļoti augsta attārpošanās šī te aktivitāte gan pret sēnēm, gan pret dažādiem šiem te parazītiem. Noteikti atcerieties no Parašilt komplekta. Šim produktam piemīt arī antibakteriāla un pretiekaisumu darbība, tātad viņš palīdzēs ar kaut kādu iekaisuma procesi, arī īstenībā es viņu lietoju pret alerģiju, tā kā man bija šī alerģiskās reakcijas, es Black Walnut un vēl tur daudz ko metu iekšā. Un tā tad arī mazina iekaisuma procesus locītavās, muskuļos, skrimšļos. Ja šis produkts tiešām palīdzēs uzlabot arī šo ekstremitāšu veselību, arī novērš, tātad uzlabo asinsriti muskuļos un noņem, es tagad kaut ko tad drusci, jā. Un tātad arī šis te melnais rieksts satur 8 reizes vairāk C vitamīna nekā upenes un 50 reizes vairāk nekā citrus augļi. Un tātad, jā, gremošanas sistēmu ļoti labi uzlabo un arī zarnu trakta darbību. Tā kā šobrīd vēl pie pavasara laikā pret vīrusiem, pret sēnēm, baktērijām, parazītiem šis Black Walnut lieliski noderēs. Un griežam ratu. Pie kā mums aiziet pirmais produkts?
Un pirmo mums Black Walnutu saņem Diana Hristenko. Apsveicam Diānu, noteikti sazināsimies ar viņu, nodosim foršo ziņu. Diana Hristenko Black Walnutu saņem. Un skatāmies, jā, tātad mums jau palikuši vēl daži dalībnieki, pie kura aizies otrais produkts, otrs Black Walnut. Un otrais Black Walnut mums aiziet pie Maijas Deperes. Apsveicam Maija, apsveicam ar šo balvu. Tālāk tālāk mēs, Jā. mums būs jāizlozē viens Paudārko. Šis būs arī fantastisks dabiskas izcelsmes antibiotiķis, plaša spektra antibiotiķis, manuprāt, kuram nav ar viņu rezultāts, manuprāt, visiem ir, jā, un plaša spektra rezultāti, jā, pie dažādām elpceļu problēmām, visādiem traheītiem, dažādām sāpēm, angīnām, gripām, vīrusiem, strutainiem, visādiem ādas izsitumiem, arī sēnītes problēmām, ja ir sēne, tad Paudārko ir viens no pamat tādiem produktiem. Ja sāp zobi, var likt pie zobiem, sāp kakls sūkājam, ja viņu dzer kā tēju, kad uznāk, ja šis te gripas sezona, var arī profilaktiski vienkārši viņu lietot, viņš arī nostiprina imunitāti un ir ļoti plaša spektra iekaisumu likvidētājs, ja. Tā kā ļoti unikāls mājas aptieciņas produkts, kuru vienkārši vajag turēt vienmēr mājās, lai viņš būtu jums par rokai, lai mēs varam sev operatīvi un saviem mīļajiem palīdzēt. Tātad izlozējam Paudārko. Un Paudārko mums aizceļo uz Ventspili pie Lienes Matvējevas. Super, super, super. Apsveicam Lieni. Jā. Noteikti paziņošu. Un šeit mēs redzam, ka mūsu pēdējais dalībnieks Iveta Rundāne saņem mūsu grifoniju. Ja? Mūsu unikālais augs, maza pudelīte, bet ļoti efektīva. Jūs droši vien šodien viņu arī vairākas reizes dzirdējāt, cik viņš ļoti palīdz iegūt laimes sajūtu un atbrīvoties no dažāda veida depresijas, trauksmes, bailēm, neapmierinātības ar dzīvi, PMS sindromiem, dažādām arī panikas lēpēm, dažādiem nemieriem. Viņš ļoti unikāli spēj šo stresa hormonu pārveidot serotonīnā, kurš naktī pārvēršās par melatonīnu, un tas viss ir tikai un uz vienīgi augu komponentu bāzes. Šis fantastiskais produkts ir ļāvis atbrīvoties, manuprāt, no ķīmiskajiem antidepresantiem ļoti daudziem cilvēkiem. Pat pirmajā mēnesī mums tikko pēc detoks projekta ir tieši arī šāds rezultāts. Jā, tā kā, ja jūs vēlaties, un viņa efektivitāte, cik interesanti, nav zemāka par ķīmiskajiem antidepresantiem. Tas ir augs, jā, kurā ir šī 5-HTP aminoskābes molekula, kura tiešā veidā sintizē organismā serotonīnu, un, manuprāt, tāds, kā viena meitene teica, laimes tabletītes, kuras uzlabojot nervu sistēmas darbību, mēs momentā varam atjaunot imunitātes darbību, nostiprinam, un arī visi šie atjaunošanās procesi norit daudz veiksmīgāk. Tātad mūsu pēdējiem dalībniekam, tā, atgādiniet, kāds bija vārds uzvārds, tiek grifonija. Jā, Ivetai, jā, paldies. Ivetai Rundānei. Iveta Rundāne, mēs apsveicam tevi ar fantastisko grifoniju, kas noderēs skolotājai grib. Es domāju. Jā. Apsveicam visus. Man tie Ilze Kļaviņa, Ilzīte, ja tu esi šeit, tava ideja, ka tev šobrīd kaut kas pietrūks, man pirmoreiz mūžā radās ideja, varbūt vajag izmainīt savu dzīvi 90 dienās turpinājumu. Sezonas otrā daļa uz 3 mēnešiem, kur mēs izējam ciklu limfas attīrīšanai, tāda nav bijusi nutripaka, tātad iespējams vēl kaut ko mēs daram, lai mēs, tādā, jā, tu esi iniciatore? Man jau ir īpaka. Nē, es tagad esmu nutripaku lietoju, pēc tam īpaka būs, jo es jau pasūtīju, tā kā vēl ko darīt ir.
Bet, Es vienkārši domāju, ka mēs varam arī tādu otru grupu uztaisīt, kur varam iet tālāk, un katrs padalās, kā tad viņam tālāk iet šūnu uzturā. Mēs jau varam par šūnu uzturu vairāk parunāt, par kaut kādām vēl citām dziļākām tēmām, ja jums tādas interesē, lai nebūtu tukšuma sajūta. Iespējams, ka tas vajadzīgs. Pirmo reizi paskatīsimies. Jā, katrā ziņā tiešām mēs esam tepat, mēs esam sasniedzami. Ļoti priecāsimies, ja jūs turpināsiet katrs ar savu treneri arī individuāli šo te darbu, jo tik tiešām nekas jau nebeidzās īstenībā, nekas jau nebeidzās, viss tikai sākās un turpinās. Viss atkarīgs no jūsu vēlmēm, no jūsu vēlmēm dalīties, turpināt ar šo te veselīgo dzīvesveidu. Man liekas, jā, nu fantastisks projekts, fantastiski dalībnieki, katram šis te savs rezultāts. Es domāju, mēs ar Vinetu gan jau kaut ko izdomāsim, kā pamotivēt tālāk un ko jums vēl iedot, lai tiešām neapstājas šis te process, lai mēs ejam tikai visi uz priekšu un sasniedzam maksimāli labus rezultātus. Jā. Liku Laila raksta, ka tiešām paldies, ļoti laba ideja. Vineta, es priecāšos par padziļinātu darbi pie šūnu uztura. Jā, es domāju, mēs uztaisam vēl vienu grupu, iespējams, tas būs tāds mazāks lociņš, ja, kuri gribēs iet jau tā līdz galam, atjaunot visu, jo principā mēs jau visi lietojam produktus patstāvīgi, jo šūnas grib ēst katru dienu, viņām nav brīvdienas, ja, mēs arī ēdam katru dienu un dzeram katru dienu, iespējams, tur var kaut kāds arī daudz citus jautājumus apskatīt, bet jūs paši, jūs aicinat visus savus tuvos un mīļos uz jauno projektu izmaiņu savu dzīvi 9 dienās, viņš gan jau ir sācies, bet es domāju, ka vēl, ja jums ir interesanti, varat pievienot, vai arī es domāju, ka mums būs Maija detoks, tāds atkal jaunais detoks projekts, kur arī varēsiet saukt savus cilvēkus, lai viņi arī apgūst šīs zināšanas. Paldies, manuprāt, tas bija kaut kas fantastisks, ko mēs visi kopā esam paveikuši. Super, paldies! Un pateikšu tā, ka tātad savas balviņas jūs saņemsiet caur veselības trenerīšiem saviem, tā kā noteikti veselības treneri ar jums sazināsies, un mēs ļoti priecāsimies arī, ka padalīsieties mūsu grupiņā jau esošajā ar to, kā jūs saņemat šo te balvu, un arī tātad, jā, kā jums ir sajūtas, kā turpinās, un noteikti mēs izdomāsim tālāku turpinājumu. Paldies, un tad laikam ar šo mēs arī... Jā. Ja? Milzīgs paldies. Tiešām gribas viņas saukt par meitenēm, bet trenerēm manām jau un par šo burvīgo balvu, ko es biju īstenībā, es jau biju skatījusies, tāpēc, kad es esmu Dianai, es esmu stāstījis, ka man māsa bija tur, viņa Anglijā dzīvo, viņai bija kaut kāds zivju tur arī kolagēns, es viņu izgāju tur 10 dienas tikai, es uz šo skatījos, bet man necēlās īsti roka vēl, jo, viņš nemaksā mazu naudiņu. Bet, balva ir fantastiska vienkārši, es nezinu, es aizmigšu šovakar, bet rītdien meitenes manī darbā apsveiks noteikti, es jau tur savai kolēģei, kurā ir arī jau fantastiski, viņai iet šajā otrajā, kā viņu sauc, šitajā kompleksā. Jā, šajā projektā. Jā, un viņai ir arī, es vārdu neteikšu, bet viņai ir fantastiski arī rezultāti, jau viņai ir gan tagad tas 3. solis, bet arī es par svaru neteicu, tāpēc, ka man vienmēr ir teikts, ka man svars ir labs un man neko tur nevajag, bet es nezinu, kur viņi palika, viņi arī kaut kur pazuda tie kilogrami, skaitļus nesaukšu, bet iespaidīgi. Un šai meitenei arī, viņa ir jauna meitene un viņai ir svarīgi notikumi, bet viņai ir, es tik skatos un es viņai šonedēļ paprastīju darbā, es saku, cik tad tev ir? Ļoti labi. Ir arī, viņai ir savs mērķis, viņai stingri iet, un atkal Diānai paldies, un Valentīnai. Bet man tā Diāna, es nevaru, man tā Diāna, viņa tiešām, kad toreiz man atveda to detoksu pirmo pie manis šeit uz mājām, kā viņa runāja, es jau noticēju, es jau biju, jau uz priekšu aizgājusi, vēl neko neizdzērus, es jau jutos, ka man jau viss jau ir baigi, viss ok. Paldies. Paldies tev, mīļā. Paldies tiešām.
Tur jau ir tas treneru arī fenomens. Ja. Ļoti daudz kas atkarīgs no mums, no treneriem, kādu mēs enerģiju, kādu mēs ticību cilvēkam iedodam. Uz tā arī ļoti daudz kas balstās. Tā kā tiešām visiem paldies, kas iedeva to savu daļu enerģijas un darbs ar cilvēkiem. Viņš nav viegls, tur vajag mīlestību, pacietību un tā tālāk. Tā kā jā, paldies visiem! Paldies! Un uz šīs pozitīvās nots tad arī mēs noslēdzam šo projektu, šo Zoomu, bet sākam ar nākamo noteikti turpināsim. Lai ir turpinājums. Viss tikai sākas. Paldies!